Beitlemes pēdējais bērns. Bet, kad tie bija aizgājuši, redzi, tā kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī un sacīja: Celies, ņem bērnu un viņa māti un beidz uz Ēģipti, un paliec tur, kamēr es tev to teikšu, jo Hērods meklē bērnu nokaut. Tad viņš cēlās, ņēma bērnu un viņa māti naktī un bēga uz Ēģipti, un palika tur līdz Hēroda nāvei. Kad Hērods redzēja, ka gudrie viņu piekrāpuši, tad viņš ļoti apskaitās, aizsūtīja un lika apkaut visus bērnus Bētlemē un visā viņas apkārtnē, 2 gadi vecus un jaunākus pēc tā laika, ko viņš no gudriem bija izzinājis. Mateja evaņģēlijs. Kādēļ Dievs izglāba savu dēlu, bet ne pārējos bērnus? Tas šķiet negodīgi, netaisnīgi. Vai Dievam visi bērni nav vienlīdz dārgi? Taču jāatzīst, ka Jēzus patiesībā nemaz netika cauri sveikā. Vairāk nekā 30 gadus vēlāk, jau pieaugušā vecumā, arī Bētlemes kūtiņā dzimušo bērnu Hērods tomēr noslaktēja, un tā nebija nāve no viena zobens cirtiena, bet ilgas un mokošas ciešanas pie krusta. No visiem bērniem tikai Jēzus bija nācis šai pasaulē ar mērķi mirt. Viņš apzināti devās nāvē par mums visiem, arī par Hēroda nogalinātajiem mazuļiem. Viņš augšām cēlās, un augšām celsimies arī mēs, jo mēs ticam, ka Jēzus ar savu upuri un augšām celšanos uzvarēja grēku un nāvi. Kungs, nes savu gaismu pasaules tumsībā. Āmen.